Sveiki! Es esmu pamanījis, ka izteikti interneta vidē viedoklis bez nekāda pamata un ar ļoti maz zināšanām aiz ekrāna, bez sejas ir ļoti vienkārši. Tīri tāpēc es varu uztaisīt un uzdrošināties uztaisīt video tā, lai manu seju var redzēt. Es nekautrējos izteikt savu viedokli. Es uzskatu tas, kad redzēt cilvēku dēļ krāsas, tas ir nepareizi. Es uzskatu, ka tas mūs atvelk atpakaļ viduslaikos. Tas ir stulbi, tas ir neaudzināti un cilvēkam nav intelekta, ja viņš saka, ka kāds ir tāds vai šitāds dēļ krāsas. Es arī savu laiku nemīlēju to, kad Krievi mācās Latvijā Krievu skolās par mūsu valsts naudu. Bet tāda ir tā sistēma. Tad, kad cilvēkiem pasaka, varbūt ejam protestēt par kaut ko, lielākā daļa no viņiem slinki, jo viņi grib sēdēt draugos LV un komentos rakstīt, jā, tu esi tāds, tu esi šitāds, tu esi tāds, tu esi šitāds. Sāc ar sevi. Paskaties savā dzīvē. Kāpēc tikai tāpēc, ka redz, viņš ir slinks un citi melnie, varbūt, kurus jūs pazīstat, ir slinki. Tas nozīmē, ka visi melnie, lai vai no kuras vietas uz globus viņi nāk, ka viņi ir visi tādi vienādi. Man ir ļoti žēl, ka es nāku no tādas valsts kā Latvija, kur cilvēki ir pilni ar aizspriedumiem, kur cilvēks varbūt dažreiz nav pat redzējis melnu cilvēku uz ielas, bet viņš mīl izteikt savu viedokli un spriedumus un grib būt sadzirdēts. Lielākā daļa no jums rasisti, un es pat nesaukšu rasisti, tāpēc, ka jūs esat vienkārši ignoranti cilvēki. Iespējams, jūs pat neesat redzējuši melnu cilvēku, un tie, kas ir, un atļaujās tā pateikt, respektīvi jūs neesat pelnījuši dzīvot šajā valstī un izmantot tās privilēģijas, kas jums ir dotas. Tas ir šauri, tas ir sekli, redzēt kādu tikai dēļ viņa krāsas. Un tas, kad kāds saka, es esmu lepns būt baltais, tas ir otrs veids rasismam. Tas ir rasisms tieši tāds pats. Es lepojos būt tas, kas es esmu, tāds, kāds izskatos, tur, kur es šobrīd esmu, un ar visu to, ko es šobrīd daru. Es pieņemu cilvēks tādu, kādu viņi ir. Ja man cilvēks nepatīk, es viņu nekontaktējos, ja es viņam pasaku savas domas, ja viņš var to uztvert, ļoti mierīgi, lieliski. Sāksim ar to, kad Jānis Kaņeps, kurš ielika diskusiju par rasismu draugos LV, uzsver, ka viņš ir gandrīz kā priekšnieks. Varbūt tu arī būtu priekšnieks, ja tu nesaukātos un ja tu izdarītu viņa vietā varbūt darbu. Pierādi, ka tu esi labāks. Ar ko tu atšķiries tagad no tā slinkā nēģera? Ko tu sauc nēģeris, mellīts un tā tālāk? Tiešām. Tā ir tā valsts, tā ir tā pasaule, kurā mēs gribam dzīvot. Es saprotu, multikulturālisms ir sadirsis daudzas nācijas. Bet tā nav cilvēku vaina, tā nav nāciju vaina. Tad, kad Angļi brauca vēsturē un izvaroja un apzaga lielāko daļu pasaules tikai savu ekonomisku labumu vārdā, daudz to noklusēja. Tagad ir sekas, tagad visi viņi ir atbraukuši te. Liela daļa cilvēku no Pakistānas izmanto Angļu pabalstu sistēmu, lai jātu uz sistēmas. Un es viņus nenosodu. Pilnīgi pareizi. Es tā nevaru. Man sirdsapziņa tā neļauj. Bet es neesmu viss. Kas ir ar otro pasaules karu un ar ebrejiem? Redz, mēs visi aizmirstam par saviem pienākumiem, bet mēs visi kliedzam par mūsu tiesībām. Kur paliek pienākums vienkārši? Līdzcilvēks uzskatīt kā līdzcilvēks, nevis redzēt krāsu, nevis redzēt nāciju. Tas ir bembisti pret audistiem. Redzi, BMW ir labāka mašīna, nē, Audi ir labāka mašīna. Un divi cilvēki sados pa muti viens otram. Lai gan mašīna ir un paliek mašīna. Tas pats, kas Xbox un PlayStation priekš jauniešiem. Lai vai
Divas dažādas konsoles, bet tā ir konsole. Vai melns, vai balts, bet viņš vēl joprojām ir cilvēks. Tu parādi, cik liels cilvēks tu esi savā attieksmē pret viņu. Un ja tu attiecies pret viņu kā necilvēks, ja tu uz viņa pacel balsi vai iedomājies no sevis vairāk kā tu esi, respektīvi loģiski, tam cilvēkam pret tevi cieņa zūd. Un tas ir zemiski. Man tas liekas pazemojoši. Ja kāds ar mani runā kā no augšas, ja kāds man saka, ej un izdari šito un to, paceltā tonī un ar kā angļu saka, attitude. Tas ir stūli. Bet te jums vēl pārdomām. Es zinu, ka pēc šajā video, iespējams, es dabūšu veselu tonu ar jēlībām un kaut ko trūk. Es to neņem vērā. Tā ir interneta pasaule, kuras izslēdz pogārā un viņas nav. Bet brīnums, kad tādi cilvēki, kas bildē sēž lotusa pozā, jauka ezoteriku, garīgums un viss tā tālāk. Bet tad komentoši saka šādas muļķības. Tā man parāda par to divkosību. Latvieši ir divkosīgi, latvieši ir slinki, latvieši mīl spriest pa politiku, bet neko nedarīt. Tie ir latvieši. Tādi paši kā es. Vai man ir tiesības to teikt? No vienas puses jā, tāpēc, ka es esmu latvietis, bet no otras puses ne. Tāpēc, ka nevis visi latvieši ir tādi. Un tas ir tas, kas jums būtu jāsaprot. Parādi, kas tu esi ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem un ar savu sapratni pret citiem. Nevis esot pimpi pret citiem. Un cerot, ka citi tevi cienīs un vērties par to, kas tu esi.